Šodien raidījums Dzīvīte ir ieradies Veselības centra 4 filiālē Bērnu veselības centrā. Tad ielūkosimies, kas šeit tiek piedāvāts. Mēs strādājam kopš šī gada septembra mēneša, bet šis centrs ir pazīstams jau ilgus gadus kā Bērnu veselīgās attīstības centrs. Centram ir tādas pamatīgas veselīgas tradīcijas, un mēs cenšamies kā Veselības centra 4 filiāli šīs tradīcijas ne tikai turpināt, bet mazliet skatāmies jau veselības virzienā. Cik liela nozīme bērna dzīvē ir fizioterapijai un kustībai kā tādai? Vecāki var nākt ar zīdainīti jau no pirmās dzīves dienas pie fizioterapeita, lai izprastu, ko ar viņu var darīt, lai veicinātu viņa attīstību tādā dabīgā veidā, lai nekaitētu viņam. Pie fizioterapeita nav jāgriežās tikai tad, kad jau ir kāda problēma. Nē, tieši tā. Pie viņa ir jānāk jau no pirmās dienas, lai pats vecāks zinātu, ko ar savu bērniņu darīt, lai viņam nekaitētu. Šajā zālē notiek konsultācijas un vingrošanas. Konsultācijas ir tātad maziem bērniem līdz 3 mēnešiem. Tās ir handling konsultācijas par šo te pareizo aprūpi. Pēc 3 mēnešiem sākās babata terapijas nodarbības, tās ir kustību terapijas. Klāt ar masāžu var vienkārši kā kustību terapiju izmantot, un to lieto bērniņiem, kam ir kustību traucējumi, kas neprot darīt kaut kādas kustības, kas viņiem konkrētā vecumā būtu jāprot, kas neprot rāpot, neprot sēdēt, neprot vēlties, celties kājās, un tad šeit mēs to visu palīdzam viņiem apgūt un iemācīties. Un tāpat arī lielākiem bērniņiem notiek ārstnieciskās vingrošanas nodarbības gan uz slinga, gan bez slinga. Runājot par slingu, kas tas īsti ir un kāda ir tā nozīme bērnu dzīvē? Tā ir tāda ļoti atraktīva metode, kur bērns var rāpties, var šūpoties, var izmantot dažādas nestabilas virsmas un attīstīt savu koordināciju, līdzsvaru, trenēt stabilitāti, dziļos ķermeņa muskuļus. Līdz 1 gadu vecumam bērniņi var griezties uz slinga terapiju tie, kuriem ir muskulatūras disbalanss. Vecāki to ir pieraduši vairāk dzirdēt kā paaugstināts vai pazemināts muskulatūras tonus, vai arī tie bērniņi, kuriem ir kustību attīstības traucējumi. Pēc 1 gada vecuma šeit nāk bērni ar tādām diagnozēm kā stājas vājums, kā plakanās pēdas, kāju deformācijas, tās ir X-veida kājas, O-veida kājas, skolioze, neveikla bērna sindroms. Pie mums ir pieejams speciālisti, neirologs, pediatrs, infektologs, bērnu agrīnās attīstības logopēdi, acu ārsts, mūzikas terapeits, mākslas terapeits un pedagogi, kas strādā ar bērniem muzikāli attīstošās nodarbībās. Un kas notiek, ja bērniņam tiek atklāta kāda problēma, kur ir vajadzīgi kādi diagnostiskie izmeklējumi? Šādi izmeklējumi ir iespējami mūsu Veselības centrā 4. Tikai, diemžēl, speciālists, pediatrs, kas veic šos izmeklējumus, nevar šos izmeklējumus veikt mūsu centrā. To ir iespējams izdarīt Brīvības ielā 180. Konsultācijā pie logopēda bieži atskan vecāku bažīgs jautājums, kad mans mazulis runās. Ko tad darīt? Mēs Bērnu veselības centrā piedāvā tādu ļoti objektīvu mazuļu attīstības funkcionēšanas novērtējumu, un tā ir Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostika. Šī diagnostika spēj izvērtēt mazuļus ar valodu saistītās vairākās jomās. Tās ir kustības, tā ir uztvere, tās ir sociālās un patstāvības prasmes. Kā rāda logopēdiskā pieredze, šādiem mazuļiem faktiskais vecums nesakrīt ar spēju vecumu. Protams, pastāv arī tādi ļoti subjektīvi novērojumi, kas ir arī ļoti būtiski, ko var izdarīt vecāki paši. Šāds mazrunājošs mazulītis ir bieži vien ar puspavērtu muti, ar izteiktu siekalošanos, ar apgrūtinātu dažkārt elpošanu, ar neaktīvu mēli un pasīvām žokļa kustībām. Šeit Bērnu veselības centrām agrīnās attīstības logopēds piedāvā bērnam un viņa vecākiem kopīgi darboties miofunkcionālajā terapijā. Kas tā tāda ir? Tie ir tādi spēļu elementi, vingrinājumi, bērna artikulācijas aparāta saskaņotai darbībai. Bez šiem medicīniskiem pakalpojumiem mums ir arī bērnu attīstošās nodarbības. Viens liels bloks ir
terapeitiskās nodarbības, gan mākslas, gan mūzikas, bet viens liels bloks, kas ir ārkārtīgi interesants un atraktīvs, un bērniem ļoti piemērots un interesants, tās ir muzikāli attīstošās nodarbības. Ir tādi 3 vecumi, kurus mēs labprāt uzņemam un gaidām pie sevis. Tas ir pirmais vecums no 5 mēnešu vecuma līdz gadiņam. Tad no gada līdz 2 gadiņiem, un tad ir tie bērni, kas varbūt kāda iemesla dēļ nav palaisti bērnu dārzā vai vienkārši izvēlās vēl šo bērnu dārzu neapmeklēt, tie ir no 2 līdz 3 gadiņiem. Šīs nodarbības ir ļoti interesantas. Viņas vada tik tiešām roku uz sirds liekot augstas kvalificēti speciālisti. Tās nav tikai izklaidējošās nodarbības. Šīs nodarbības ir vērojošas, jo speciālists ne tikai tos bērnus nodarbina, bet viņš arī vēro, kā bērns attīstās atbilstoši savam vecumam. Un savukārt tiem bērniem, kuriem ir ārkārtīgi svarīgas šīs sīkās kustības un griešana un veidošana, aplicēšana, zīmēšana, tad mums ir arī mākslas pedagogs un Danuta Novika, kas savukārt bērnus māca gan pareizi turēt šķēres, gan pareizi griezt ar šīm šķērēm, un viss tas notiek tādā rotaļveidā, tā ka bērniem ne tikai tas ir liederīgi, bet arī ļoti interesanti un viņi ļoti priecīgi. Es vedu ritmikas nodarbības. Tāda vecuma bērniem no 3 līdz 5 gadi, un tad ir tādi lielāki jau, kas ir tādi 11-gadīgi. Tajās nodarbībās, protams, es miksēju dažādas pieejas. Tur ir dalkrozes ritmika, orfa, instrumentārijas, gan instrumentu spēle, gan klavieru spēle, gan mūzikas klausīšanās. Un tas viss ir vērsts uz to, lai attīstītu bērnam, protams, pamatā ritma izjūtu, muzikālo dzirdi, palīdzētu koriģēt stāju, ja ir tās stājas problēmas. Cik ilgi jūs jau apmeklējat nodarbības un kā jums abiem tās patīk? Jā, nodarbības mēs apmeklējam no šī gada septembra, un jāsaka, šis mums jau ir 2. bērniņš, ko mēs vedam uz šo centru. Mums ir 6 gadus veca māsa, kur arī savā laikā nāca uz šejieni. Мы выбрали эти занятия, потому что здесь очень приятная атмосфера, очень талантливые преподаватели. Мне нравится здесь и помещение, и все предметы, с которыми дети занимаются, и количество детей в группе, это очень важно. Атмосфера очень приятная, очень приятно вот эти именно музыкальные занятия, то, что есть здесь фортепиано, что живая музыка, такие вот и танцы присутствуют, и рисование, в общем, все, что нужно маленькому ребенку. Kas tad īsti ir mūzikas terapija un kāda ir tās iedarbība? Mūzikas terapija ir domāta gan bērniem, gan pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Tātad visiem tiem, kuriem ir traucēta komunikācija. Un, protams, arī pie dažādām saslimšanām. Pie neiroloģiskām saslimšanām, pie psihosomātiskām, onkoloģisku saslimšanu gadījumos. Arī tad, ja bērniņš ir priekšlaicīgi dzimis, un arī, ja ir dzirdes traucējumi. Izšķir pasīvo mūzikas terapiju un aktīvo mūzikas terapiju. Pasīvā tas ir tad, kad notiek mūzikas klausīšanās terapijas procesā. Aktīvā, kad bērns aktīvi pats vai pieaugušais iesaistās muzikālajos procesos. Un kas ir tas, kāpēc jūs citiem ieteikt šo vietu? Pirmkārt, tas, ka ir stāvvieta. Otrkārt, man personīgi tas ir ļoti tuvu. Un citām māmiņām, kas dzīvo centrā, arī varbūt šī iemesla dēļ ieteikt šeit iegriezties. Tad arī šeit ir viss piemērots bērniem. Piemēram, šī istaba. Citās vietās nav tādas istabas, pat tādos centros, kas ir īpaši paredzēti māmiņām un bērniem, nav kur pārģērbt bērnu vai pabarot. Un tas tomēr ir svarīgi, ka jums ir šāda telpa, kur jūs varat mierīgi mazulīt pārģert un pabarot. Man tas ir īpaši svarīgi. Es nezinu, varbūt citām māmiņām tas nav svarīgi, bet es jūtos šeit gaidīt, un es jūtos tā, ka kāds ir padomājis, lai es varētu ar savu bērnu vienkārši izdarīt elementāras lietas. Par bērnu labklājību šeit tiek domāts ikdiena, un tieši tāpēc 10. decembrī Bērnu veselības centra bezmaksas studija 123 ielūdz vecākus ar bērniem uz kopīgu pasākumu rotaļāšanās prieks Ziemassvētku gaidās. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar labdarības organizāciju Palīdzēsim LV un Cijā Orhid bērnu attīstošo rotaļlietu veikalu tīklu Lēle.